Vaidavā, Vaidavā, aiznes skumjā zilā jūriņā. Muzicēšana un teātra spēlēšana lauku sētās, amatnieku tirdziņš un izstāde Vaidavas kultūras namā. Tās ir tikai dažas no Kocēnu novada svētku norisēm, kas notika Vaidavas pagastā. Un pamat doma, lai svētki iziet no novada un arī pagasta centra. Tā ir ļoti laba doma, ka no vienas puses tas novads, mēs tomēr it kā vēl, neesam 4 gados viens otru tik perfekti iepazinuši. Gan tiem, kas atbrauc ciemos, ir interesanti, gan arī tie, kas uzņem šos ciemiņus. Un tāpēc tā ir kā katru gadu, man domāju, jaunā vietā un ne tikai vienā centriņā, bet pēc iespējas plašāk. Svētkos bija iespēja iepazīt arī vietējo amatnieku veikumu. Tā piekdienas vakarā Vaidavas Lejasbrežģos notika māla svētki ar cepļu iekuršanu un atvēršanu. Amatnieku darbus varēja skatīt arī tirdziņā Vaidavas ezera krastā. Metāls, jā, gan tērauds, gan varš, vara rotas arī. Sen jau nodarbojaties ar amatniecību? Gadus 5 sākumā strādāju straupē, pie kalēju, pēc tam sāku pats, arī turpināju pats. Bet vienviet redzēt Vaidavas amatnieku un mākslinieku veikumu varēja redzēt izstādē kultūras namā. Vaidava ir ļoti īpaša vieta ar saviem amatniekiem. Vaidavā ir ļoti daudz Latvijas amatniecības kameras meistaru, tautas daļamatu meistaru un arī dievadotu meistaru. Tad mēs šeit redzam mākslinieku Ilgoņa Saldūkšana gleznas, Initas Jurgenbergas gleznas, Marikas Eglītes foto, Lauras Pliķēnas, kura tikko kā ir aizsākusi šo ar aizrautību gleznošanas studijās pie Alfrēda Lapetrova. Protams, izstādē skatāms arī keramiķu veikums. Apmeklētāju uzmanību piesaistīja arī daudzkrāsainā dālī izstāde, bet viena no svētku atraktīvākajām norisēm bija privātajā senlietu muzejā Meldri, un proti pankūku cepšanas sacensības. Tajās katra pagasta komandai iespēja paust savu izdomu pankūku cepšanā. Un, protams, jāteic, tiešām ierastās pankūkas tapa visai dažādas. Mums būs krāsainās pankūkas. Tā recepte esot iepriekš tapusi? Jā, mums ir pankūkas no dabiskiem produktiem, kas tagad ir dabā gan spināti, gan vietas un tā krāsas salikums kopā. Jums arī kaut kāda savādāka recepte, ja nekā tās ierastās pankūkas? Nu jā, es neteikšu, ka kaut kas neparasts, nu tā, mēs lāsu veidojam. Tradicionālās ābolu pankūkas būs. Mājās gan lāsmas ģimene, gan mana ģimene. Ļoti garšo un par cik ābolu ražu šogad vienkārši tas būtu grēks neizmantot to, kas aug mums dārzos. Vienīgā problēma, kas pankūku cepējiem sagādāja raizes, bija tas, ka plītis nespēja tik ātri uzsilt, cik naski cepšanai bija komanda dalībnieki. Pie jūras dzīve mājā, tas liktenis man ir lēns. Esmu ļoti trenējies, katru rītu cepu sev pankūkas. Tiešām mākat, Jā. Parasti jau zin, kā tiem vīriešiem ir. Nav nekāda problēma, jā. Kas tajā? Tā ir tāda parastā pankūka vai? Tā ir parastā pirmā neizdevusies pankūka, jo vienmēr pirmā neizdodas, un tas ir klasiski, jā, tāpēc nākamā būs ideāli, bet plīts pa švāku. Bet no defekta tap arī efekts. Taisam Latvijas kontūru. Un jau pēc brīža ir gan Latvijas kontūra, gan Zilākalna tornis. Jāteic, komanda darbā varēja just gan uztraukumu, gan arī sacensības garu. Es ļoti bažījos, jo es nezinu, kuram tā kā to savu labvēlību izpaud, bet man ļoti gribās ēst, es gaidu to rezultātu ļoti. Un kad jau pankūkas galdā pie darba, jeb pareizāk sakot ēšanas, jāķer žūrijai. Un to veidoja skatītāji, balsojot ar konfektēm par sev tīkamākajām pankūkām. Pirmās pakāpes laureāti pankūku cepšanas konkursā Evija Māris Kocēni. Apvienoties novads, paldies Māris, ieguļot, paldies. Saņemiet savu balvu. Tātad labākie pankūku cepēja Kocēnu komanda, bet to, ka arī pārējās komandas daudz neatpalika, apliecināja tas, cik ātri pankūku šķīvi bija tukši. Dienā pie Vaidavas ezera varēja skatīt nevien jauno dejotāju priekšnesumus, bet arī mākslinieku darbošanos, veidojot vakaram uguns skulptūru. Tobrīd gan Vaidavas ūdensrozei bija tapis tikai pats zieda viducītis. Tas, ko mēs tur redzam, jā, tas ir tāds viens no 13 elementiem, kas top. Jo kopā top patiesībā tikai viens, bet viņš sastāv no 13 daļām. Un tā ir Vaidavas ūdensroze. Tas vidū, ko mēs tur fonā patreiz redzam, ir tas vidiņš, un vēl nāk 12 ziedlapas, kuras mēs drīz montēsim klāt, un tad tā iecerē ir tāda, ka tas viss tiks iededzināts, un tad tā ūdensroze lēnām
uzplauks, viņa tā atvērsies. Un vakarā jau šis zieds bija ezerā, un arī, kā jau solīja mākslinieks, tas uzziedēja. Nākošie Kocēnu novada svētki būs Bērzēnas pagastā.